Tā, esmu uz Igaunijas-Latvijas robežas, Iklas Ainaža robežu punktā. Un plānoju braukt maršrutu Eiro Velo 13, kurš saucās Dzelzs priekšskars. Ainažos var apskatīt Jūrskolas muzeju un Ugunsdzēsības muzeju. Ir tā Ziemeļu mols būtu skatāms, ostas Spīķeri, piemineklis Baltā saule. Putnu vērošanas turnī varētu uzkāpt. Redz, kur Ainažu bāka, bet es pa ceļam ieraudzīju, ka ir skatu tornis pie jūras. Domāju, iebraukšu te. Nezinu, kas ir tas, bet nu pat tās Randu pļauju aprakstā ieraudzīju kartē, kā tornis ir pāris kilometru Salasgrīvas virzienā. Interesanti, koku apbūve Ainažos. Nu patās pabraucu Jūrskolas muzejiem garām. Šeit interesanti koka ēka, saulīt spīd. Kafejnīca. Ainaža autoosta. Piebraucu pie Ainažu turisma informācijas centra, bet skatos, svētdien slēgts. Nu neko. Otrās brokastes Hesburgerī. Tiek rekonstruēta Tallinas šoseja no Ainažiem līdz Salasgrīvai. Tā tuvojos Salasgrīvai pamazām. Redz, kur izskatās, ka varētu būt asfaltēta veloceliņu turpinājums gar šoseju arī. Vai cik viegli tagad ripo pēc tā 5 km pa meža takām, kur Eiro Velo 13 maršruts gāja. Tā tur bija ļoti skaisti, bet, dibenu mazliet padauzīja pa koku saknēm. Esmu Salasgrīvā. Skaisti te uztaisīts. Skaists meža ceļš ar cietu segumu. Patīkam braukt. Tā esmu kaut kur pie Svētciema. Kur jūra tālamā. Patās bija tāds 4 km posms pa šoseju. Ātri, bet tā nevisai patīkam, ka fūras brauc garām. Tagad kāds gabaliņš būs atkal skaists veloceliņš. Laikam nebūs manam ritenim piemērots. Jābrauc būs pa šoseju kāds gabaliņš tad.
te liels kempings ir, saucas Klintis. Izdomāju nebraukt apkārt pa Eiro Velo 13, kas pa šoseju iet, saīsināt maršrutu pa 101. Ļoti labs ceļš visu laiku bija, un tagad arī izskatās, ka meža takai nekāda vaina. Tālāk ceļš pa pludmali. Te izskatās, ka nevarēs iziet, bet tur izskatās kaut kāds skaists klintis varētu būt. Jāmēģina dabūt arī tec lejā pa šitām kāpnēm. Ja ar lielām somām te izstumties būtu bijis pagrūti samērā. Nu, esmu līdz Tūjai atbraucis. Paņēmu veikalā saldējumu, cepumus. Un šitie platie grāns ceļi gan nekam nedara. Es tev te stumju kādu gabalu. Jo riepas stieg iekšā grantī. Tad mašīna brauc garām, grib viņa pēc pārām nākotnes. Te Minhauzens to zirgus sējas esot, bet nu it kā ne pie šīs baznīcas, bet tur tālāk ir vecās baznīcas drups. Labi novilku pa šosei pēdējos 5 km un Liepops. Tagad iegriezīsim pie Minhauzena. Esmu atbraucis pie Minhauzena muzeja, kur bērnu spēļu kuģis ir. Un re, kur tālum ar sarkanu jumtu ir pats muzejs. Un tur tālumā esot lielākais kauss visā pasaulē. Nu, dzirnavām uzbūvēts, alus kauss. Runā, ka Minhauzens esot uzkāpis uz lielgabala un izšauts ar lodi, un reku te viņš arī lido. Vai kā sanāk? Tā, izskatās, ka tālāk būs līdz Saulkrastiem jābrauc pa lielo šoseju. Nu jā, mīsies vismaz ātri. Esmu atbraucis Saulkrastos. Tur jūra. Nu ko, mēģināsim nopeldēties Saulkrastos. Visi gan stāsta, ka ūdens augsts esot. Nu, re, Saulkrasti izbraukt ir tā, līdz Rīgai vēl 40 km, re, kur tiku pie hotdoga Lukoilā. Saulkrastiem līdz Zilestei nobrauc pa taisno pa šoseju, nevis tā kā bija paredzēts. Tomēr vakars nāk virsū, līdz Rīgai gribās tikt. Bet te domāju, šeit no Lilastas līdz Carnikavē un tālāk izbraukt tur, kur maršruts ir iezīmēts. Nu, re, griežam nost mežā. Brauksim uz Carnikavu. Ezers Ummis. Braucu pa mežu. Pat ļoti izcils segums priekš meža. Ir dažu brīdi gan ir saknes dažādas, pa kurām bišķi palēkāt sanāk. Un pēkšņi meža vidū vairāk kilometru asfaltētu ceļu. Jā, prieks, kur te rodies. Nu, esam pie jaunā Carnikavas gājēju velosipēdistu tilta. Otrā pusē būs Carnikava. Izskatās, ka Gaujā daudz ūdens. O, te.
maršruts iet arī pa Garupes stacijas peronu. Esmu Mežgara ciemā. Te atrodas bijusī Krievu armijas bāze. Vēl saglabājušies bunkuri, kur dzeloņdrāts apkārt teritorijai. Nu re, esmu Kalngalē pie jūras izbraucis. Tagad braukšu pa jūras krastu līdz Vecāķiem. Saulīte drīz rietēs. Tas Vecāķos izskatās, ka līdz saulrietam es varētu paspēt vēl līdz mājām. Tā kā saule ir norietējusi, ja? Mēs saulēt. Paņemāt kaut kas nekritīgi. Nu re, ieturēšu kārtīgas vakariņas, riku tepat Vecāķu pludmali netālu. Urā! Es esmu mājās! Esmu šodien nomēnis 166 kilometrus. Ceļā 14 stundas.